Sveiciens visiem! Šodien mums būs ceturtā nodarbība, un mūsu tēma būs sociālie tīkli. Iespējams, ka tu jau esi domājis par savu sociālo tīklu veidošanu, vai iespējams, tu jau kaut ko dari un jau mēģini, bet gribās iegūt varbūt mazliet vairāk sapratni, kā tad virzīt uz priekšu savu kontentu, kā to varbūt darīt tā saturiski, saplānot, lai šis te klients, kurš ir ieinteresēts produktā, lai viņš tiktu virzīts uz priekšu. Un šodien es apskatīšu divas tēmas. Viena ir satura veidošanas pamatlikumi veiksmīgai klientu piesaistei, un otra ir klientu piesaiste uz veselības projektiem. Tātad šis te mārketinga tunelis, kā mēs virzam šos interesantus līdz klientam. Un, protams, sākumā mums vajadzētu saprast vispār, kuru platformu mēs izvēlamies. Iesaku sākt, ja neesi sācis, tad izmantot visu iespējamo. Gan TikToku, gan Facebooku, gan Instagramu, pat YouTube brīnišķīgi strādā. LinkedIn, tā kā ir daudz dažādas platformas, kuras var izmantot. Un tad skatīties, kura platforma patīk tev vislabāk. Es personīgi izmantoju tieši YouTube, Instagram, Facebook, TikToku, un es veidoju vienādu saturu, kuru tad es lieku visās šajās platformās. Un, piemēram, es esmu novērojis, ka man vislabāk strādā tieši Instagrams. Man ļoti patīk Instagrams. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kuriem labāk strādā TikToks, ir cilvēki, kuriem labāk strādā Facebooks, bet atnāk klienti, protams, arī no citām platformām. Pirmais, ko es iesaku pirms sociālo tīklu veidošanas, padomāt par šo savu stratēģiju. Kā tad jūs uzrunāsiet šos savus klientus, kā jūs vispār radīsiet interesi? Jūs varat noteikti iet cauri lifestyle, tātad jūs rādat savu dzīves stilu, jūs rādat arī produktu lietošanu. Protams, tas nav tā, ka jūs paņemat burciņu un rādat, stāstat par tā sastāvu, no kurienes nāk, tas cilvēkiem neinteresē, bet tas varētu būt vairāk tā, ka jūs, piemēram, stāstat, ko jūs šodien darīsiet, vai kā jums kurjos gadījums bija ar bērniem. Un tajā pašā laikā jums, piemēram, ir ūdens glāze, kurā jūs iemetat korālu maisiņu, jūs padzeraties šo ūdeni, un cilvēki skatās, viņiem rodas interese, kas tas tāds ir, un viņi sāk rakstīt, sāk interesēties par šo, kas tas ir, ko tu iemeti tur tajā ūdenī, un priekš kam vispār. Un, tādā veidā mēs radām šo interesi, pat tieši nerunājot par produktu. Šeit mēs, protams, arī varam likt vispār savu rutīnu, kā mēs sākam rītu, ko mēs ēdam pusdienās, ko mēs ēdam vakariņās, kā mēs ceļojam. Tā kā mēs varam visu rādīt. Principā tā ir aizkulisku saturs, kā tu strādā un organizē savu dzīvi. Šeit arī daudziem, man liekas, ir tā, ka daudzi negrib rādīt īsti savu ģimenes dzīvi. Tad jūs izvēlaties, ka jūs rādat, piemēram, tos pašus ceļojumus, vai kad jūs iziet no mājas. Un es, piemēram, izvēlos nerādīt savus bērnus, bet tad viņi tāpat trāpās kadrā. Tad nākamā stratēģija ir eksperta pozīcija, kad jūs jau runājat kā eksperts. Jūs tiešām cilvēkus motivējat un profesionāli jau pasniedzat šo informāciju. Jūs sniedzat tiešām vērtīgas zināšanas un risinājumus. Un tas galvenās iezīmes būtu tas, ka jūs dalāties ar padomiem, faktiem un zināšanām. Un arī zinātnisku informāciju. Un šeit ļoti labi noder, jūs varat izmantot, jūs, piemēram, skatāties citu cilvēku saturu, un jūs viņu ar saviem vārdiem vienkārši atreferējat. Vai jūs lasat kādu grāmatu, un jums liekas, wow, šito es varētu pastāstīt savā video, piemēram. Vai jūs skatāties kādu dokumentālo filmu, un jūs iegūstat informāciju, un liekas, šito varētu pastāstīt. Un šādā veidā jūs varat iegūt informāciju no dažādiem resursiem, tā kā pilnībā neierobežoti, un nav jāstrauc, kad pietrūks, par ko stāstīt. Ticiet, man nekad nepietrūks. Tas, kas man patīk vislabāk, ir šis lifestyle un eksperta pozīcija. Tātad gan dzīves stils,
gan eksperta pozīcija. Jo citreiz, tad, kad jūs runājat tikai un vienīgi kā eksperts, manuprāt, tas saturs kļūst mazliet smagnējs un varbūt nogurdinošs. Un es esmu pavērojis, kā citi darbojās, un ir tā, ka tu klausies vienu video, otru video, trešo video, ceturto video. Tu it kā ļoti daudz vērtīgu informāciju saņēmi, bet tu neko no tā neatceries. Un tad ir ļoti forši, ja vēl pa vidu var ielikt kādu joku, kaut kādu smieklīgu video, no ceļojuma, kaut ko no pasākuma. Un cilvēks tādā veidā iepazīst tevi ne tikai kā ekspertu, bet viņš jau iepazīst tevi daudz tuvāk. Un viņam izveidosies ar tevi tādas kā tuvākas attiecības. Un viņam īstenībā liksies, ka viņš tevi nu, it kā pazīst. Man pašai ir bijusi tāda situācija, ka es satieku savus klientus dzīvē. Viņa saka, es nespēju noticēt, kad es uz tevi skatos dzīvē, kad ir tāda sajūta, ka, nu, kad es jau tevi zinu, bet īstenībā mēs pirmo reizi satiekamies un ne caur sociālajiem tīkliem, bet dzīvē. Tāpēc, jā, to ekspertu pozīciju iesaku tā kā atšķēdīt. Tie, kas tikko sāk, tiem noteikti vieglāk būs sākumā iet caur šo dzīves stilu pieeju, un pēc tam jau pamazām var likt iekšā eksperta pozīciju. Ja? Tas būtu mans ieteikums. Bet katrs atkal skatās un meklē šo savu stratēģiju, kas jums der vislabāk. Tad tīkla mārketingā ir divas nozares, kurās jūs varat darboties. Viens ir, kad jūs vairāk rādat šo savu biznesu, otrs, kad jūs rādat produktu. Tiem, kuri ir tikko iesākuši, es vairāk ieteiktu strādāt uz produktu, jo biznesa interesē tikai apmēram 5% pasaules iedzīvotāju. Ja, pārējie pat nav gatavi vispār domāt par savu biznesu, viņiem tas liekas pārāk sarežģīti, un atkal šis vārds viņiem liekas pārāk smags. Un, tāpēc visefektīvāk ir tieši strādāt ar produktu, jo tā ir tiešām miljardu vērta nozare. Tā kā koncentrēties uz to, bet atkal nevis, kad mēs ņemam tur burciņas un rādam, ja tur vienā storijā burciņa, otrā, trešā, ceturtā rīli par burciņām. Ne tā, caur šo savu lifestyle, kāds, ja interesē, var arī paskatīties man Instagram. Es nerunāju par produktiem praktiski vispār, bet es stāstu par, piemēram, par aknām, ja, par aknu attīrīšanu. Un es strādāju caur produktu, nepieminot produktu. Tā kā šeit dara padomāt, ja, tā kā, kura tā novirza. Bet ja tie, kas izmanto šo lifestyle pieeju, tiem var biznesu integrēt. Tā kā mēs runājam par produktu, par savu dzīves stilu, par ceļojumiem, un tad mums ir tā biznesa iespēja, ja, ka mēs piedāvājam cilvēkam pievienoties savā komandā, kopā ceļot, apmeklēt pasākumus. Tā kā to arī var, bet varbūt nelikt uz to tādu tik ļoti tādu akcentu. Tad noteikti ir jāpadomā par savu sociālo tīklu noformēšanu. Obligāti. Instagramam tas ir ļoti svarīgi. To cepurīti, kur jūs izmantojat Instagramā, jūs varat iekopēt arī Facebookā, bet, piemēram, TikTokā tur pavisam vienu teikumu var ierakstīt, un TikTokā noteikti arī iesaku ielikt savus kontaktus. Tiem, kuriem nav vēl šis 1000 sekotāji, tie var ielikt linku uz savu Instagramu, piemēram, bet tiem, kuriem jau ir 1000 sekotāji, tie var ielikt pat savu WhatsApp linku, ka cilvēks pat taisno var sazināties ar jums WhatsAppā. Un tātad pirmais noteikti, par ko ir jāpadomā, tā ir jūsu mērķa auditorija. Jūs tātad nosakat, kura ir tā vecuma grupa, kas ir tas dzimums, kāda ir šī dzimuma nodarbošanās, kur atrodas šie cilvēki un kāds ir šo cilvēku intereses. Jo, ja jūs runāsiet, ja jums interesē tēma, pieņemsim menopauze, tad jūs, protams, runāsiet ar šīm sievietēm, kurām ir menopauze. Un tas ir vecums, ja 50 plus, piemēram, vecāka gada gājuma sievietes. Un tad, kad noteikti arī jāpadomā, ja jūs sākat tikai veidot saturu, kādā valodā. Ja jūs jau esat sākuši veidot, un jums, pieņemsim, visa mērķa auditorija ir latviešu, tad jūs turpināt taisīt latviski, un vislabāk būtu, ja jūs gribat pāriet uz citu valodu, vai tā ir krievu valoda vai angļu valoda, tā kā veidot citu kontu. Bet ja jūs esat tikko sākuši,
tad var mēģināt integrēt abas valodas vienā, bet cik es esmu runājis arī ar ekspertiem, tad iesaku tomēr valodas nelikt kopā un tā kā veidot dažādas kontus. Bet tad saku, ka ir ļoti grūti noturēt uzmanību uz vairākiem kontiem, vairākās valodās. Vieglāk tomēr ir koncentrēties uz to vienu. Protams, jums vēl ir jāsaprot tas, ka jums ir jārunā ar šo cilvēku. Piemēram, jūs iziet storijā, jums ir sieviete, tur 30 vai 25, 35 gadi, jaunās māmiņas, ja, un jūs it kā iedomājaties, ka šī sieviete stāv jums priekšā un jūs ar viņu runājat. Un jūs runājat par viņas šīm te problēmām, jūs sniedzat risinājumu tieši viņai. Vai, kā es teicu, par šo menopauzes vecumu, ja jūs runāsiet par menopauzi, par šīm te hormonālajām problēmām, par karstuma viļņiem, tad šī tēma nebūs aktuāla jauniešiem vai šīm te jaunajām māmiņām. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi saprast, ar kuru auditoriju jūs runājat. Un es esmu ielikusi šeit tādu slaidiņu par savu avatāra izveidi. Es daudz šeit nekavēšos. Šis būs vairāk jums kā mājas darbs, jo jūs varēsiet pēc tam ierakstā noskatīties, uzpauzēt šo slaidiņu un tā kā mazliet apsēsties, padomāt, kāds tad varētu būt jūsu klienta avatārs. Šeit tā kā vairāk šie punkti, kam jūs varat pieskarties. Un šeit ir arī piemērs, ja te jau ļoti, ļoti padziļināti. Šeit tieši ir klients profils veidots uz biznesu, un tā tad tiek noformēts šis te biznesa partneris, kāds viņš varētu būt un ar kādu tad es runāšu šajos te rīlos vai sociālajos tīklos, kāda būs šī te personība, ar kuru es sarunāšos. Tā kā šo noteikti arī pēc tam izpildiet kā mājas darbu. Tālāk ir par to pašu profilu cepurīti. Par fotografiju noteikti padomājiet, lai fotografija ir viegli saskatāma, lai jūsu seja ir skaidri redzama. Nevajadzētu būt fotografijai, kad jūs esat tur ar bērniem vai, piemēram, jums ir liels puķu pušķis priekšā, un jūsu seju redz tikai pusi, ja, un te ir liels puķu pušķis, vai tur jūs ēdat saldējumu, ja, un seju neredz. Tā kā nevajadzētu tādas bildes. Vajadzētu, kad jūs skaidri redz, jūs esat viens, un īstenībā labi esot, ja ir gaišs fons. Tas tā kā vairāk uzrunā gaišs, tīrs fons. Tad pirmā rindiņa, ko mēs liekam, tas ir, kas tu esi. Tad noteikti izcel savu unikālo vērtību. Man, piemēram, šeit ir, ka es esmu naturopāte, un to es arī esmu pierakstījusi, bet te var, piemēram, likt organismu attīrīšanas speciālisti. Ja? Te var izpausties kā vien gribās. Tad, kāpēc man tev sekot? Pieņemsim, palīdz uzlabot veselību un dzīves kvalitāti. Palīdz attīrīt organismu, uzlabot labsajūtu dabīgā veidā. Vai, piemēram, tavs ceļvedis veselībai, detoks, uzturs un dzīves balans. Man rekur ir ielikts sastādu plānu, lai veiksmīgi attīrītu un atjaunotu organismu. Kas tas ir? Kāpēc cilvēkam piesakot? Kāpēc viņam būtu interesanti paskatīties uz jūsu profilu tuvāk? Un tad noteikti ir jābūt aicinājumam uz darbību. Tas ir ļoti ieteicams, jo principā arī šī profila cepurīte savā ziņā ir kā jūsu filtrs, un jums tas cilvēks visu laiku ir kaut kur jāved. Viņš iet, viņš skatās informāciju, un viņam kaut kur ir jānokļūst. Viņam ir vai nu jāuzraksta jums privāti, vai jāizpild veselības anketa, vai jānonāk jūsu, pieņemsim, landing lapā, ja, kad ir lapa, kuru jūs esat izveidojuši, kur cilvēks ieklikšķinot, viņš iekļūst iekšā, viņš var izlasīt padziļinātāk par to, ko jūs piedāvājat, iespējams reģistrēties, aizpildīt anketu, saņemt konsultāciju un tā tālāk. Es, piemēram, izmantoju šo taplinku, kuras esmu izveidojusi tādu kā lapu par sevi ar aktīvajām pogām, ka cilvēks tiešām var aizpildīt anketu un man var arī palasīt sīkāk.
Citi liek ēpastus, bet ēpasti, manuprāt, mūsdienās nav ļoti aktuāli. Var arī likt anketu. Un, ja jūs runājat storijā vai rīlā, pieņemsim, izveidojat rīlu par kaut kādu tēmu, piedāvājat savu konsultāciju, un tad jūs sakat rīla beigās, kad dodaties uz manu bio, un tur jūs atradīsiet anketu. Aizpildot šo anketu, jūs saņemsiet bezmaksas konsultāciju no manis. Un tādā veidā jūs to cilvēku novirzat, ja, no sava rīla, viņš iet jūsu profilā, un viņš aiziet un aizpilda anketu. Un tālāk jau jums ir viņa kontakti, ar ko jūs varat strādāt. Tā es pastīšos, vai es neko neesmu aizmirsusi. Jā, tas laikam būs labi. Tad man ir vairāki piemēri. Es meklēju tā kā cilvēkus ar līdzīgu nodarbošanos, piemēram, Zana Stašula arī nodarbojas ar detoks projektiem, un tad mēs redzam, kā viņi ir izveidojuši savu projektu. Vēl par šo te vārdu, kas, pieņemsim, veselības kods, kas ir. Tad, kad jūs tikko sākat, īstenībā nevajadzētu veidot, pieņemsim, kā man ir mans vārds un daļa no uzvārda, jo cilvēki meklēšanā nemeklēs Sanitu Kozļakovsku. Neviens nezina, kas ir Sanita Kozļakovska, bet labāk, ja ir, piemēram, veselības kods, ja tur ir vārds veselība un cilvēki, kas meklēs veselību, viņiem uzreiz izlaiks Zane. Es esmu paskatījusies, kad man rekur pirmajā rindiņā parādās organisma attīrīšana. Ja meklēšanā ieraksta organisma attīrīšana, tad atrod manu kontu. Bet, ja es sākotnēji būtu visu šo zinājusi, es nebūtu atstājusi savu vārdu uzvārdu, es vienkārši viņu nemainu, jo es jau esmu iestrādājusies un man tas apmierina. Bet, ja es tikko veidot jaunu kontu, tad es neliktu savu vārdu uzvārdu šeit, ja, sākumā. Nu, lūk, un te var redzēt, ka, piemēram, Zana raksta, ka viņa ir certificēta veselības un uztura trenere, coach, un atvesļo bez medikamentiem. Tātad cilvēks iet, viņš tā domā, o, super, es gribu bez medikamentiem, baigi interesanti. Nu, tādā veidā šeit var pastīties dažādas variantus, un jūs droši varat arī iet Instagramā un skatīties citu cilvēku piemērus. Ļoti labi strādā. Tad, jā, kā tad mēs strādājam? Galvenais viss šajā procesā ir regularitāte. Principā nekas cits nav svarīgs, tikai regularitāte. To es varu teikt pēc pieredzes. Protams, gribās skaistas stāstus, gribās profesionāli, gribās daudz informāciju, gribās dziļu informāciju, bet bieži vien ir tā, ka vienkārši ejot pa ielu, nofilmējot kaut kādu video, pat ne garu, varbūt garu, kā nu sanāk. Un tas video aizies daudz labāk nekā, pieņemsim, video, kur tu esi gatavojies, smuki saģērbies, uzlicis make-upu, ierakstījis video, samontējis, izdomājis superīgu tekstu, ja? Un tas video pat var neaiziet tik labi, kā tas vienkāršākais. Un te arī ir jāskatās, ar kuru platformu mēs strādājam, ja, piemēram, Instagramā varbūt tur ir svarīga tā kvalitāte, ja, un tas skaistums, bet arī nevienmēr. Vislabāk ir vienkārši sākt. Vienalga, kurā pozīcijā tu esi, vienkārši sāc, un ejot laikam, tu attīstīsi savas šīs te iemaņas, un tu arī sapratīsi, kura platforma labāk strādā un kā tu vēlēsi strādāt. Piemēram, TikTokā ļoti labi strādā, ja tev patīk daudz runāt, ja tu vari runāt vienkārši par visādām tēmām, un tur profils nav jāveido skaists. Tur ir tiešām, jo vienkāršāks, jo labāk aiziet. Ja? Facebookā es pat īsti nezinu, kas tur labi aiziet, jo man Facebooks īsti nenes daudz klientus. Man tad labāk nes tieši visvairāk Instagrams, otrajā vietā ir TikToks, bet es viņu vienkārši paralēli esmu savienojusi ar Instagramu, ka viss, ko es lieku Instagramā, aiziet automātiski uz Facebooku. Un tādā veidā es strādāju. Bet Facebookā ir forši, kad var pašērot visu kaut ko. Jā, tur tā labi strādā. Tā tad story. Tā es esmu pareizajā vietā. Man es kaut ko sajaukus. Man liekas, es esmu kaut ko mazliet izlaidusi. Tā tad ieraksti ir
arī atkarīgs, kuru platformu izmanto. Ja tas ir Instagrams, tad mēs liekam 3 līdz 5 ierakstus nedēļā, bet atkal nevajag koncentrēties uz šo skaitu. Sākumā kaut vai sāc ar 1 ierakstu nedēļā. Protams, jo tu biežāk liksi, jo tu liksi nu, tā kā visu laiku patstāvīgi, un tev būs saplānots šis saturs, jo ātrāk un labāk aizies. Bet vienmēr ir ar kaut ko jāsāk. Un, ja tu jūties, ka nu, nē, 3 ierakstu nedēļā tas ir par daudz, tad liec 1 ierakstu nedēļā. Pieņemsim, lietas katru piekdienu. Tas, ko es esmu ievērojis, ļoti labi strādā piekdienas, sestdienas, svētdienas, īpaši ziemā, kad cilvēki sēž mājās, skatās seriālus uz dīvāna, jā, atpūšās, ēd visu kaut ko. Un tad vienkārši tie cilvēki skatās to saturu daudz, daudz vairāk. Tas ir manā pieredzē. Bet atkal katram ir cita pieredze. Kāds cits atkal teiks, ka viņam strādā darba dienu vakari, varbūt labāk, vai pusdienas laiks 12 dienos, ka visi iet pusdienās. Ja? Tā kā tur atkal ir katram jāsaprot, kas tā kā būtu labāk. Facebookam bija minēts, ka ir jāliek šie ieraksti 2 līdz 3 reizes nedēļā. TikTokam 5 līdz 7 reizes. TikTokam patīk, ja liek kontentu katru dienu, bet TikTokā ir ļoti viegli veidot šo kontentu, jo turpat ir tā, ka, pieņemsim, kāds uzraksta komentāru, un tu uz šo komentāru vari atbildēt ar video, kas tātad būs kā vēl viens tevs gatavs video. Ja? Un katru dienu tu vari atbildēt uz komentāriem, vienkārši ierakstīt kaut ko, ielikt kaut kādu jau gatavu video. Tur nav tik ļoti jādomā par to kvalitāti. Tur vienkārši tik močī, ja tā var teikt. Jā, nu, kā es saku, protams, ir forši, ja var izmantot pievilcīgas bildes vai video, bet tas atnāk ar laiku un noteikti nevajag īrēt kaut kādas studijas vai vēl kaut ko, jo īsnībā mūsdienās cilvēkiem ļoti patīk tas vienkāršums. Viņiem nav svarīgi, ka tā ir skaista studija un tu glauni saģērbies un stāsti. Protams, ik pa reizē tas būtu forši, bet cilvēkiem mūsdienās tas nav primārais. Ļoti svarīgi ir likt subtitrus. Man ir arī diezgan, nu ne diezgan, bet ir pāris cilvēki, kas es zinu, kas klausās, kas ir nedzirdīgi. Un es arī saņemu pateicību par to, ka es lieku šos subtitrus, jo cilvēkiem savādāk ir grūti uztvert informāciju, ja viņi nevar savādāk uztvert. Bet galvenais, kāpēc jūs liekat subtitrus, jo lielākā daļa cilvēku, kā es teicu, skatās šos te kontentu tieši sēžot uz dīvāna, atpūšoties, un, piemēram, skatās filmu, un viņam ir skaņa noslēgta, lai viņš varētu, viņš attaisa, baigi interesanti izskatās, viņš klausās, bet viņš lasa, viņš neklausās. Ja, un tas pats būs arī uz storiem. Informācija labāk pasniegt un domāti, un vēl kas ir interesanti, forši ir sākt ar kaut kādu āķīti, ja, kad jūs cilvēkam iedodat to interesi, ka viņš sāk skatīties, un viņam tāds, wow, šī būs kaut kas interesants, un tad viņš notur to interesi un skatās, kas būs tālāk. Nevis, labdien, mani sauc Sanita, es šodien runāšu par par organismu attīrīšanu, ja cilvēks jau sen ir aizšķīris prom, jo viņam nav interesanti, kā mani sauc un vispār, ja? Bet tieši otrādāk pateikt, nezinu, tev ir ādas problēmas, ja, tā kā, un cilvēks tā, jā, man ir ādas problēmas, es skatīšos šito, jo tā ir mana tēma, ja cilvēkam tas nav aktuāli, protams, viņš šķirs tālāk. Un ierakstos noteikti beigās arī ir aicinājums rīkoties, call to action, tātad iepazīsti vairāk, pieraksties, noskaties, dodies uz manu profilu cepurīt, uz manu bio, ja. Tā kā tāds aicinājums kaut ko darīt, vai ieliec komentārā plusiņu, ja vēlēs saņemt bezmaksas konsultāciju. Tas, ka cilvēks izlasa un viņam tā informācija tā kā liekas interesanta, un tu viņu tālāk novirzi uz kaut kādu darbību. Un noteikti pats galvenākais šajā visā esi autentisks un patiess un unikāls, jo cilvēkiem neinteresē perfekti noslīpēti roboti, ja tas ir tas, kāpēc tagad arī neaiziet īsti tie mākslīgā intelekta veidotie video, jo viņi ir perfekti un tur nav personība. Bet tu pārsakies, pieņemsim, tu runā kaut kādā storijā,
tu pārsakies, nevajag pārfilmēt. Cilvēkiem tieši tas, viņš tā kā to uzmanību atkal paķers un vienkārši turpina un nevajag griezt ārā to, ka tu esi pārteikusies. Jā, tā kā ļoti parāda to savu personību, kādu tu esi par savām vērtībām, jā, kas tev ir aktuāls, un var demonstrēt šo produktu lietošanu. Tātad story ir it kā 3 līdz 10 storiju dienā. Tas ir tas, kas it kā ir minēts, bet tas, ko es dzirdu, kad tā svarīgākā informācijai tomēr ir jābūt pirmajos 3 storijos. Un es arī esmu ievērojis to, ka, ja ir 10 storiju vai 6 storiju, pirmo storiju skatās vairāk un tad skatās mazāk. Tāpēc es īsti neredzu jēgu likt 10 storijas dienā. Man liekas, 3, 5 storiju dienā ir diezgan optimāli. Vairāk arī nevar. Citreiz ieliec 1 storiju dienā un ir ļoti daudz skatījumu. Tu ieliec 6 un ir ļoti maz skatījumu, jo cilvēkiem vienkārši tā informācija, bišķi pa daudz, ja, ar storijiem. Tā kā mēs esam atkal patstāvīgi, regulāri, bet nepārspīlējam un regulāras darbības. Vizuālā pievilcība, tas īstenībā es jau pieskāros šī tēmai, jā, bet tas ir, kā es teicu, kā es minēju, tieši Instagramā varbūt svarīgāks, un tas nav tas, uz ko sākumā būtu jākoncentrējas. Īsts un skaidrs vēstījums, tātad nevelkam garumā šo visu tēmu, jo cilvēkam nebūs laika 20 minūtes vai 10 minūtes klausīties video par aknām, bet ja tas būs 1 līdz 2 minūtes, tad viņam liksies tā forši tāds mazs kodoliņš un ko viņš var paņemt. Jā, par autentisku un personīgu pastāstījumu, veido saikni ar auditoriju, noteikti tajos pašos storijos uzdot jautājumus, aicinu uz diskusiju, vai arī ierakstos, vai arī aicināt, tu padalies ar savu pieredzi un tad uzrakst, un kāda ir tava pieredze, ja? Un kas ir tas, ko tu dari šādā situācijā. Tā kā mēģini sarunāties ar šiem cilvēkiem. Storytellings. Tas varētu būt vairāk kā arī, pieņemsim, tavs stāsts. Cilvēkiem patīk zināt, kā tu esi nokļuvis, piemēram, līdz šim. Tu vari dalīties ar savu rezultātu, pieņemsim, kā tas bija agrāk, tad ko tu darīji un kā ir tagad. Tu vari izmantot citu cilvēku rezultātus, protams, iepriekš jāsaskaņo vai nu ar mentoru vai patieši ar šo cilvēku, bet tu veido tādus kā stāstus un cilvēki skatās, viņi notic, viņi saprot, kad, piemēram, produkts strādā vai projekts strādā, ja? Jo mēs jau nestrādājam uz burciņām, mēs tā kā strādājam vairāk uz šiem projektiem, un tad cilvēks domā, jā, nākamreiz arī, kad būs šis projekts, es piedalīšos. Un tad ir forši, piemēram, ir kaut kāds rezultāts, vai pieņemsim tavs stāsts, un beigās ir aicinājums piedalīties projektā. Ja? Kad uzreiz cilvēks tāds, super, man arī tā problēma, es varētu pamēģināt pieteikties šajā projektā. Analizē un pielāgo, tas ir tas, kad vairāk iesaku paskatīties, kura platforma strādā, un varbūt saprast, kas strādā, kas nestrādā. Jo es, piemēram, vienu brīdi ļoti mēģināju karuseļus. Tajā mirklī karuseļi it kā bija ļoti aktuāli, bet es sapratu to, ka man it kā cilvēki rakstīja daudz, bet nebija kaut kā tāda iesaiste. Tas profils palika tāds lēns, es teiktu, bet es sapratu, ka man ļoti strādā rīli. Rīli video materiāls strādā man vislabāk. Lai gan prognozēja arī 24. gadā un tagad 25. gadā prognozēja to, kad šis video, tieši rīli iegūs mazāku popularitāti, bet es kaut kā tam neticu, jo man liekas, ka tieši caur video mēs varam nodot vairāk šo savu personību, ja? Un vienkārši pāranalizēt, paskatīties, kāda ir iesaiste, uz kādiem video cilvēki vairāk raksta, atsaucās un tā tālāk. Un tad iesaistat caur interaktīviem elementiem. Es te parādīšu, šis ir Instagrams, ja, kad atver, un mēs ievietojam storiju. Tad, kad mēs ievietojam storijus, augšā parādās izvēle. Mēs redzam, šeit augšā ir izvēle,
Un šeit mēs uzreiz izspriežot varam pievienot mūziku. Šeit mēs varam izveidot uzrakstiņus. Šeit es nezinu, kas ir. Es neesmu skatījusies, bet varbūt, ka tur ir kādu ietagot. Un šeit iesaku tādu uzlīmīti, ir jāiet iekšā un tur paskatīties, jo tur var ļoti daudz ko izmantot. Nu, piemēram, te arī ir tā pati mūzika, ietagošana, lokācija, jūs esat ceļojumā, ja, un tad, kad jūs esat ceļojumā vai kādā spā procedūrā, jūs ietagojat šo te vietu, un cilvēki, kuri grib apskatīties šo vietu, viņiem parādīsies jūsu storijas. Un tādā veidā jūs varat pēkšņi no kaut kurienes iegūt, kad cilvēks skatās jūsu storiju. Tad te var pievienot vēl fotogrāfijas. Reveal tur bija, šito neesmu īsti izmantojis, bet to var paskatīties. Tur bija, kad ir blūrā teksts. Man šķiet, ka tu uzraksti kaut kādu jautājumu, blūrā teksts, un ja cilvēks grib zināt atbildi, viņam bija jāuzklikšķina vai kaut kas tāds. Bet tas, ko mēs bieži izmantojam, ir šis te poll, tā ir tāda kā aptauja. Nu, piemēram, jūs ieliekat savu rezultātu, tad jūs aicināt uz projektu, un tad jūs pievienojat šo te aptauju, kur jūs sakat, vēlos noskatīties iepazīšanās Zoom, vēlos bezmaksas konsultāciju, vēlos pieteikties. Un tad cilvēks uzreiz var ieķeksēt to, kas viņam labāk der, ko viņš grib zināt, un tad jūs iziet uz komunikāciju, jo tad sanāk, ka nevis jūs tam cilvēkam rakstījāt, bet cilvēks izgāja pie jums. Questions, te ir jautājumi, parādās tāds kā lodziņš, piemēram, jūs ierakstat, var izmantot, piemēram, uzdodiet man jautājumus, un cilvēki jums uzdos jautājumus. Un tie var būt gan par veselību, gan par biznesu, gan vispār par jūsu privāto dzīvi, un jūs pēc tam uz tiem jautājumiem, uz kuriem gribat, uz tiem atbildat, uz kuriem ne, uz tiem neatbildat. Noder arī šis links, ja, piemēram, mēs liekam kādu projektu, un mēs gribam viņu aizvest uz iepazīšanās lapu, uz šo landing lapu, tad mēs ieliekam landing lapas linku, un cilvēks uzreiz var ieiet un paskatīties. Var arī kaut kādam produktam, pieņemsim, nu ne bieži, bet šad tad var ielikt, nezinu, tur Fandetoks ir baigā atlaide tagad, vai Biloirons, ja, ka mēs runājam par kaulu veselību, mēs pastāstam, cik tas ir svarīgi, un tad mēs ieliekam, ka Biloironam tagad ir atlaide, un tad mēs ieliekam linku, ka cilvēks uzreiz var aiziet un caur jūsu šo te referālo linku, referālo saiti, tā kā, nu, iegādāties šo produktu. Jā, tas tātad šo noteikti izmantojiet. Un citreiz vēl ziniet, ka ir tāds knifiņš, kā var uzlabot savu profilu statistiku, izmantot šo te sēņu, kad jūs viņu palielināt ļoti, ļoti lielu un noliekat šeit maliņā, ka viņu redz tikai tādu, nu tā kā maziņu tādu stūrīti un tādu uztaisat pa visu malu. Un ir daudz cilvēki, kuri šķir tālāk uz priekšu, un viņi ar pirkstu spiež uz šo te malu, un sanāk, ka viņi uzspiež šo te seiņu. Un tad es ļoti reti to daru, bet es citreiz daru, es gribu paskatīties, kuri tad ir tie, kuri skipo manu kontentu, kuriem nav interesanti. Un tad tu redzi, ka daudz seiņas parādās, bet tas paceļ tev profilu statistiku ļoti labi. Jā, tā. Pastīšos, kas man tad vēl ir. Tad mēs esam nonākuši, jā, pie mākslīgā intelekta. Noteikti iesaku izmantot, nu, sākumā vismaz ChatGPT. Ja jums nav idejas, par ko jūs vispār gribat runāt, vienkārši uzdodat ChatGPT jautājumus, lai izģenerē jums 10 idejas par, nu, kā piemēram, es tagad taisu 10 sērijas par aknu veselību, un principā man to tekstu visu sagatavo mākslīgais intelekts. Es vienkārši tā arī uzrakstu, kad es veidoju Instagramā 10 sērijas par aknu veselību, un kādas tēmas es varētu izmantot. Viņš man uzraksta tēmas. Tad es tālāk ņemu, pieņemsim, pirmo tēmu un prasu, ko varētu par šo tēmu, ko varētu teikt. Un viņš man uzraksta.
Ja man viss patīk, es atstāju, kaut kas nepatīk, es nomainu, vai es ar viņu runāju. Un es viņam saku, nomaini tur to un to, nomaini šī to, pamaini to. Un jums ChatGPT ir jāuztver kā tāds personīgais asistents. Iedomājieties, ka jums pretī sēž cilvēks, un jūs ar viņu komunicējat, un jūs dodat tiešas norādes, un pat jūs varat uzlikt kādu, kādu tā kā šo ne sajūtu, bet kādu noskaņojumu tam tekstam. Pieņemsim tādu uzmundrinošu, ja? Vai bēdīgu, ja? Vai jautru kaut kādu. Ja būs jautrs, tad tur varbūt būs kāds joks vēl iekšā. Ja būs uzmundrinošs, tad būs tāds, nu, tāds uzmundrinošs tas teksts. Tā kā jūs droši varat šo visu izmantot. Un arī pat satura rakstīšana, citreiz pat nezinu, nu, ir tā, ka liekas, nu, šodien es nezinu vispār, ko man likt. Un tad es uzjautāju, ko es varētu ielikt. Ieraksti man 5 variantus par, nezinu, par slaidumu. Un tad viņš uzraksta 5 variantus, un tad tu paņem, kurš tev patīk labāk, vēl uzlabo, palūdz vēl kaut ko pamainīt, pielikt kaut ko klāt, un tādā veidā viņš ļoti labi raksta tekstus. Un iesaku arī pielikt kaut ko no sevis klāt, jo citreiz tie ChatGPT teksti, viņi tādi vienādi, es teiktu. Citreiz jau ir tā, ka es lasu citu cilvēku kontentu, un es jau redzu, ka tur ir izmantots ChatGPT, jo viņam ir kaut kāds tāds paterns, kaut kāds tāds līdzīgs, ka tu vari saprast jau, ka tas ir mākslīgais intelekts, tāpēc tā kā atdzīvināt to ar savu kaut kādu odziņu, ja, pielikt klāt. Nu, tagad ejam uz klientu piesaisti uz veselības projektiem. Jā, jo tad, kad jūs jau sākat likt visu šo informāciju, pamazām esat uzlabojuši profilu cepurīti, esat varbūt pat jau landing lapu izveidojuši, iespējams, jums jau ir anketas, jā, jūs jau tā kā esat gatavi strādāt, tad ir jāsaprot, ko tagad ar tiem cilvēkiem darīt, kā viņus vispār novest līdz tam, lai viņi kaut ko nopērk, jo tas jau ir tas pats svarīgākais. Un tas ir vairāk kā skaidrs, ka ne jau visi tagad pirks, un ne jau visi būs jūsu klienti. Tas arī ir jāpieņem un jāsaprot. Un tie var būt tikai 2%, varbūt 10% no jūsu interesantiem, kas nopirks produktu. Viss ir atkarīgs, cik pārdomāta būs tā jūsu sistēma un kā jūs darbosieties. Šo es esmu izveidojis tīri pēc savas pieredzes. Tas ir tas, kā strādāju es. Es pieļauju, ka katram arī šeit ir sava pieeja. Jāsaprot tas, ka jums ir pirmais, kas ir jāizdara, tas ir jāpievērš uzmanība. Un jums ir jāiegūst arī šie cilvēki, kuri varbūt nav jūsu sekotāji. Un tie, kas nav jūsu sekotāji, vislabāk, nu, manuprāt, tie ir rīli. Ieraksti man mazāk strādā, bet dara pamēģināt gan to, gan ierakstus, gan rīlus. Ja? Un, ja cilvēks, kurš nav jūsu sekotājs, paskatās jūsu rīlu, viņam tas uzrunā, un viņš var ieiet jūsu profilā un jūsu piesakot jums. Ja? Un vai sākt skatīties jūsu stāstus. Storijos jūs jau runājat vairāk kā ar tiem, kas jau seko. Tā kā jūs ar viņiem jau komunicējat, veidojat tuvāku saikni, rīli ir tiešām vairāk uzmanības pievēršanai, storija jau tur ir tā, vairāk tās attiecības ar šiem sekotājiem. Un, jā, publikācijā noteikti ir jābūt aicinājumam uz darbību. Es tagad daru tā, ka es varbūt ne visās publikācijās lieku aicinājumu uz darbību, bet lielākajā daļā jā. Ja cilvēks vēlas attīrīt organismu, tad viņš tur liek plusiņu, es ar viņu sazinos, bet es ar cilvēku sazinos, es nesūtu viņam uzreiz projektu aprakstu garu, es nesūtu uzreiz programmas, es nesūtu garus tekstus. Labi, es pastāstīšu. Es daru tā, man ir galvenais ieraksts, tālāk vēl to parādīšu, kurš ir palaists uz reklāmu. Un, ja man patīk kāds rīls, kur es esmu palaidusi, tad arī to es ielieku uz reklāmu. Cilvēks atsaucās, viņam patīk, viņš ieliek komentārā plusiņu. Tad, ko es daru, es ar šo cilvēku sazinos privāti, un es viņam rakstu. Es redzu, ka tev interesē organisma attīrīšana, vai es redzu, ka tev interesē aknu attīrīšana.
vai es redzu, ka tevi interesē tur svara zaudēšana vai vēl kaut kas, ja? Un tad es jautāju šim cilvēkam, vai tu iepriekš esi attīrījies? Un vismaz vairāk tam cilvēkam neko nesūtu, jo ir daļa cilvēku, kas vispār pat neizlasa, ir daļa cilvēku, kas izlasa, bet neatbild. Un ir daļa cilvēku, kuriem, ja tu nosūtīsi to garo tekstu, viņš izlasīs un viņš tev neatbildēs. Tāpēc tev ir tā kā jārada to, nu, to komunikāciju. Un tad, kad cilvēks man atbild, jā, nu, parasti ir nē, es neesmu attīrījis organismu, jo ļoti reti ir, pieņemsim, uzraksta, jā, es te taisīju 3 dienu detoksu, vai es te taisīju sulu kūri, ja, nu, tu saproti, ka tā nav īsta organisma attīrīšana, tas ir kaut kas cits, vairāk atslodzīta ķermenim, un tad tu saki, vai tu vēlēsi aizpildīt veselības anketu, pēc kuras aizpildīšanas es varēšu, mēs varēsim sazināties, un es pastāstīšu, kā notiek organisma attīrīšana, ja, kā notiek viss šis process, ja, kuri produkti tev būtu vispiemērotākie un tā tālāk. Ja. Un tad cilvēks ir tāds ieinteresēts, un viņš saprot, ka vēl pie tam konsultācija bez maksas. Un tad es viņam nosūtu anketu, bet es sūtu tikai tad, kad viņš saka, jā, es vēlos. Tad es nosūtu anketu. Es nevienā mirklī neminu, kad es esmu Coral Club vai vēl kaut kas, bet anketā man ir rakstīts, ka es strādāju ar Coral Club produktiem. Ja? Tātad cilvēks atver anketu, un ja viņš izlasa un viņam liekas, nē, es negribu Coral Club, viņš var nepildīt šo anketu, bet viņš netērē manu laiku lieki. Jā, ja viņam interesē, viņš aizpild anketu. Tad, kad es saņemu no viņa anketu, tad es ar viņu sazinos jau WhatsAppā, jo man ir viņa telefona numurs, un es saku, es saņēmu jūsu veselības anketu un labprāt ar jums sarunātu bezmaksas konsultāciju, kurā laikā jums būtu ērti. Un es parasti dodu 2 līdz 3 kaut kādus laikus dažādās dienās, lai rīti varbūt pusdienas laiki. Vakarus es parasti nepiedāvāju, bet es uzrakstu, ja tomēr ir vajadzīgs kāds vakars, nu, mēs varam sarunāt. Un tālāk jau man ir konsultācija ar šo cilvēku. Jā, tātad es strādāju ar šo cilvēku jau konsultācijā. Un pēc konsultācijas tad ir tā, ka es viņam nosūtīju informāciju, jā, tātad mums ir sarunāts, ka viņš ies to organismu attīrīšanu. Es nosūtu viņam visu šo programmu. Un es viņu aicinu pievienoties klientu čatam. Es viņu pati nepievienoju, es viņam aizsūtu linku un saku, kad aicinu tevi pievienoties klientu čatam. Ja tev tas ir aktuāli, pievienojies, ja nē, droši nepievienojies, ka cilvēkam visu laiku ir izvēle. Viņš var iet tālāk, bet viņš var arī neiet tālāk. Un tad jau, kad cilvēks nonāk klientu čatā, tad tur notiek tāda jau pamatīga sildīšana, un pat ja viņš nav nopircis produktu, nu, tad pēc gada, citi pēc 2 gadiem, bet viņi nopērk to produktu. Un tur ir pirkums. Ja? Tā kā tas ceļš ir diezgan tāds garš. Čau, Megas! Jūs tad vienaudzat! Jā, vai viņam ir jāizslēdz skaņa? Jā, laimīgi jauno gadu. Juri, izslēgs sevi. Man ir zvaigzne. Paldies. Pozitīvas emocijas. Jā, tā kā tas ir tas, kā es strādāju. Var arī strādāt ar tādiem storijiem, jo caur storijiem mēs strādājam jau ar esošajiem sekotājiem. Līdz ar to šie sekotāji citreiz vienkārši gaida uzaicinājumu uz kādu projektu. Un tad tu ieliec, nu, tas, ko es te rādīju iepriekš, kur man te bija, es ielieku šo te aptauju. Cilvēks uzspiež, ka viņu interesē projekts, un es ar viņu sazinos jau individuāli un nozīmēju konsultāciju, piedāvāju atkal aizpildīt anketu, piedāvāju atkal klientu čatu, un beigās ir šis pirkums. Bet atkal ne 100% būs pirkums. Jā, ar to ir vienmēr jārēķinās, un par to vispār nav jāpārdzīvo. Tie, kas ir mūsu cilvēki, tie atnāks pie mums, tie, kas nav, tie neatnāks. Un ar to arī viss kārtībā. Jā, ko es varētu vēl pateikt? Noteikti regulāri sazinoties ar saviem klientiem, jo jums ir svarīgi fiksēt šos rezultātus. Šie jūsu rezultāti ir jūsu darbrīks, un tie ir jūsu rezultāti. Jūs pat varat prasīt, ja ir kādi drosmīgāki klienti, lai ierunā, pieņemsim, video pateicībā tieši jums. Pieņemsim, paldies, Sanita, pateicoties tev,
man ir uzlabojusies vēdera izeja, ja, un šādā veidā. Un tādā veidā, ja jūs ieliksiet tādu video savā storijā vai laika joslā, jūs radīsiet arī tādu kā uzticību, jo jums ir jāizmanto visi iespējamie materiāli, visi iespējamā informācija, lai cilvēki sāk jums uzticēties, lai jūs rastu šo te kontaktu. Un tad, kad klientiem ir labi rezultāti, un jūs redzat, ka viņi ir atsaucīgi, viņi tur nāk uz klientu pasākumiem, tad jau pamazām jūs varat arī radīt interesi uz biznesu. Tā, vai man ir viss? Nē, man nav viss. Te ir jāskatās, kad jūsu sociālai tīkli, manā skatījumā, ir jūsu tava vizītkarte. Un es to tā arī veidoju kā savu vizītkarti, jo es zinu, ka papīra vizītkartes mūsdienās vairs nav tik populāras, bet, ja tu iepazīsties kaut kur ar jaunu cilvēku, tad ļoti bieži mēs samainamies ar saviem sociālajiem tīkliem, un tev pat nav jāsaka, ko tu dari. Vienkārši cilvēks tev piesako, un viņš sāk sakot informācijai, un ar laiku arī šim cilvēkam šī informācija var būt noderīga. Es iesaku vēl padomāt, šis ir, piemēram, šī ir mana profila cepurīte, un tālāk ejot uz leju, šis ir mana laika josla. Un tiem, kuriem ir Instagrams, īstenībā arī TikTokā var piepinot augšā, un Facebookā arī var vienu ierakstu piepinot. Iesaku padomāt, ko jūs šeit piepinojat. Man ir viens aicinājums uz organismu attīrīšanu, aicinājums uz bezmaksas konsultāciju, ja? Tad šeit ir mans personīgais rezultāts, ar kuru man arī daudz cilvēku atnākuši. Protams, visvairāk uz organismu attīrīšanu, bet daudz cilvēku arī ir uz manu rezultātu atnākuši. Un tad man ir, pieņemsim, ieraksts par organisma piesātinātības pakāpēm. Man viņu ir mazliet jāpārveido, ja viņš ir jau mazliet citā dizainā aizgājis. To es pārveidošu, bet jūs varat šeit veidot, piemēram, par mani, ja pirmais mans stāsts, tur, piemēram, jūsu rezultāts, un tad ir konsultācija pie manis, ja, un cilvēkam ir interesanti, viņš saprot, ka šis ir, tāds svarīgs, ko viņš var iziet cauri, paskatīties uzreiz, vai viņam tas ir interesanti. Un noteikti iesaku par šo padomāt. Vēl te var piepinot, pieņemsim, tā brīža aktuālo projektu kaut kādu. To vēl var mēģināt. Jā, man šķiet, ka par šo es pastāstīju visu. Mazlietiņ humors. Man ļoti patika, Evita vakar ielika mums čatā. Instagrams ir bez maksas, ChatGPT ir bez maksas, YouTube ir bez maksas, TikToks ir bez maksas, Canva ir bez maksas. Mums ir tik daudz instrumenti bez maksas, ko mēs varam izmantot. Tev ir vienkārši jāsāk darīt. Vienkārši dari. Un, protams, mēs vienmēr atradīsim iemeslu nedarīt, bet vienkārši ir jāsāk darīt. Viss ir tikai un vienīgi darīšanā. Tā kā paldies par jūsu uzmanību. Nezinu, varbūt kādam ir kādi jautājumi, ko kāds vēlas uzdot. Varbūt es kaut ko izlaidu. Ja nav jautājumu, tad paldies par uzmanību. Un lai jums izdodas izveidot tiešām saturu, sociālos tīklus tādus, kas spēs iedvesmot miljoniem cilvēkus. Un iegūt tiešām jaunus, uzticīgus cilvēkus, klientus. Tā es redzu, ka Elīnai ir jautājums. Satura kursos dalās ar pieredzi, ka labāk virza saturs ar privāto dzīvi kopā, ģimeni, bērnu un tam līdzīgi. Jā, tas arī būs tas mūsu lifestyle, mūsu ikdienas dzīve. Man liekas, ka arī cilvēkiem tas interesē visvairāk. Manā gadījumā man kaut kā liekas, ka man ir garlaicīga dzīve un man nepatīk daudz ko rādīt no savas dzīves, tāpēc es vairāk izvēlošu eksperta pozīciju, bet es iekšā lieku arī lifestyle. Tā, man ir Facebook vairāk lifestyle konts, Instagram man ir 2 konti, eksperta un lifestyle, un TikTok ir eksperta konts. Redz, tā kā katrs eksperimentē kā māk. Tā, bet, ja liek produktu stories, reels, postos, atsaucas klāt reklāma, uztura bagātinātājs,
uzturu bagātinātāji neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Jā, paldies, Elīna, par šo. Tas īstenībā ir ļoti svarīgi. Ko līdz jums parādās konkrēts produkts, vai jūs tiešām rādat burciņu, tad tam ir obligāti jābūt pievienotam. Tāda ir Latvijas likumdošana. To obligāti jāievēro. Tā kā paldies visiem par uzmanību un lai jums viss izdodas!